Aizsākums programmai bija tāds, ka viņi tika radīti profesionāliem sportistiem, lai viņi varētu sasniegt vairāk sportā. Ja? Un vienkārši tur bija, tā pamatdoma bija tāda, ka neraugoties uz intensīvu treniņu, bieži vien tas intensīvais treniņš ne visu izšķīra sasniegumus. Mēs zinām virkni sporta veidu, kur nevar visu panākt fizisko spēku, kad ir kaut kādas citas lietas un citas spējas, kas ir vajadzīgas, lai sasniegtu rezultātu. Ja? Kas būtu tenis, kurš cits, kur ir īstajā brīdī jāspēj parādīt tas sniegums. Ja? Pat mēs visi dzīvojam 3 nedēļas olimpisko spēļu atmosfērā un virkni situāciju, sākot ar biatlonu un vispārējo, tad mēs redzam, kad nav būtiski cik ātri skrien, bet īstajā brīdī tev jāizdara vēl, kas lai uzvarētu. Un tas ir tieši par to, un tā tas laikam aizsākās, un tad viņi saprata, ka ir paši principi, kas darbojas un palīdz profesionāliem sportistiem sasniegt, ka viņi īstenībā ir attiecināmi arī uz citām dzīves dimensijām, un viņi tikpat labi palīdz arī veikt citus uzdevumus, ne tikai sasniegums sportā. Tad varbūt ceļat rokas tā, kā jūs šobrīd jūtaties, cik daudz mums tās enerģijas šobrīd ir. Vienkārši tā, tas nav, es neizraidīšu nevienu no zāles par to, kurā brīdī jūs pacelsiet roku. Es sākšu vārnām skaitīt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir ļoti enerģijas cilvēks. Enerģija, man liekas, ir tas mūsu svarīgākais resurs. Un nevienmēr mēs viņu tiešām vadam efektīvi, ja citiem vārdiem bieži vien mēs vai nu viņu neuzkrājam pietiekami, vai arī mēs viņu izšķiram. Un tad viņas nepietiek it kā svarīgajām lietām. Un tas stāsts par enerģijas vadību nav stāsts par to, kādā veidā, es nezinu, kaut kādiem multivitamīniem vai dopingu uzkrāt kaut kādu nereālu enerģiju, bet veids, kā vadīt to savu dienu, savas prioritātes tā, lai pirmkārt jūs nenodarītu sev pāri apkārtējā vidē, jo apkārtējā vide nav lineāra. Tur nav tā, ka uz jums ir ietekme, visu dienu ir pilnīgi vienāda ietekme. Ja? Enerģijas vadība nozīmē spēt apzināti vadīt savu enerģiju, tad, kad viņu vajadzīga. Sakoncentrēt to enerģiju šeit un tagad, tad, kad jūs to gribat. Ja? Tad, kad jūs tiešām to gribat, un tas ir pats būtiskākais. Un ticat vai nē, jūs to varat izdarīt. Nedomājamies vienkārši 2 lietas, ja? Kad es vienkārši to tās pievērsīšos, ka enerģija ir dažādas šīs dimensijas. Mēs iedomājamies šādu situāciju, jūs varētu vienkārši viņu iztēloties, kad jūs ejat pa ielu, koridoru kaut kur šeit, un nāk pretī kāds kolēģis, kas vai jums ir izdarījis pāri, vai jums viņš tiešām ļoti nepatīk, un jūs labprāt viņu nesatikt, un viņu nesasveicinātos, bet jau ir pa vēlu, un jūs esat tajā koridorā, kurš tur tā kā jāsasveicinās ir. Kā pārāk tas izskatītos, teiksim, Tad ir otra situācija, kur jūs nākat, un jūs jau pa koridoru galā redzat, ka tur ir kāds klases biedrs, kas nav redzēts 10 gadus, bet jūs sēdējat viņu vienā solā un neesat sazvanījušies, bet tās savies ir ļoti labas, un jūs atceraties dažādas lietas, un reiz, ko jūs esat darījuši, un tad jūs viņu ieraugat, Un kā tas būtu? Paldies, Dievs, nebija sāpīgi neskarošas. Ja jūs skatāties uz šo situāciju, kas mainījās? Īstenībā nemainījās ne vieta, ne cilvēki, nekas. Mainījās viena lieta. Īstenībā tā enerģija, ko jūs ielikāt šajā saskaršanā, šajā kontaktā. Un tas ir tas, kas izmaina daudzas lietas ar ikdienā. Ja? Un šeit ir īstenībā šim kontaktam bija tās pat 4 tādas, teiksim, dimensijas. Un tās 4 dimensijas, par ko mēs turpmāk arī pieskāršos, par šīm 4 enerģijas dimensijām. Viena ir
fiziskā, viena ir emocionālā, viena mentālā un garīgā. Un ja mēs pat šo mazo tādu etīdi apspēlējam ar šīm 4 dimensijām, tad šeit parādās diezgan kardināls atšķirības. Laba sajūta tad, jebkurā šajā kontaktā, jebkurā tajā situācijā, ko jūs darat, ka jums nav pretruna ar savām vērtībām. Ja? Vienā gadījumā tā negribējās īstenībā satikt un iekšā tā kā pārāk. Bet īstenībā es uzskatu, ka man nevajadzētu tam dot roku. Un otrā situācijā, teiksim, tas kad jūs pacelās, ja? Un tur nav šī pretruna. Un tas, ko es mēģināšu apspēlēt, kā katra no šīm dimensijām izpaužas ikvienā lietā, ko jūs darat, tad tas būtu darbs ir mājas un kādā veidā, teiksim, ir būtiski neaizmirst vai, teiksim, tiešām mērķtiecīgi vadīt enerģiju katrā no šīm 4 dimensijām. Un tā man pārliecība ir tāda, ka mēs tiešām varam to darīt. Tad tā atšķirība ir tāds ar vienu un otru situāciju, ka vienā situācijā ir noticis kaut kāds kontakts, bet jūs tas neesat vispār klātesoši. Ja? Jūs neesat iesaistīts tajā kontaktā, kas noticis. Un otrs ir tas, ka jebkurš darbs ir tāda satikšanās, ka jūs esat ar visu sevi klāt. Ja? Un tas ir tas, man liekas, kas ir faktiski atšķir brīžus, kad jūs virzaties pretī kaut kādam sasniegumam vai panākumam, no tā brīža, kad tas vienkārši ir kaut kādas lietas, ko jūs darat, un viņas nepienes nekādu vērtību rezultātu. Tas, lai jūs kļūtu, lai viens kļūtu, lai es kļūtu izcils kādā lietā, tā virzība parasti ir otrādi. Ja? Tā virzība sākas no kaut kā tāda, kas tiešām ir ko jūs uzskatāt par savu tādu lielu vērtību. Ja? Kaut kādu principu, teiksim, par ko jūs esat gatavs iestāties. Un tas ir tas spēks, kas rada tās visas pārējās virzības. Galvenais tātad ir šī virzība, un, man liekas, pasākuma otrā daļā kolēģi runās par to, kādā veidā, teiksim, jo neviena izmaiņa, teiksim, es varu izstāstīt par enerģiju, bet, ja teiksim, nav tas motivējošais faktors, kāpēc varbūt tās savā dzīvē kaut ko darīt mazliet savādāk, tad jau nekas nenotiks. Tad viss sākās tiešām to garīgo dimensiju, ja, ka jūs skaidri apzināties, ko jūs gribat savu panākt. Un tad nākošā ir šis fokus, nākošā ir šī emocionālā komponenta, ka jums tas patīk, un beigās tad izšķiroši ir arī tas, ka jums pietiek fiziskās enerģijas to visu realizēt. Tad viena lieta, kā mēs attīstamies, bet ja mēs gribam kļūt izcili vienā vai otrā lietā, tas nāk pilnīgi pretējā virzienā. Faktiski, kas rada enerģiju, glikozu un skābeklis. Ja? Kas ir glikoza, tā ir ēšana, kas ir skābeklis, tā ir elpošana un fizisks nodarbs. Ja? Tātad tas kopā rada, kādā veidā mums šī enerģija ir. Tātad strateģiski ēdot, ja, dienas laikā, ja? Tur būs stāsts par to, kāda ir šie ieteikumi, par šo regulāro ēšanu, to glukozes līmenis nenosvārstās, viņš nenokrīt zem kaut kā, ja mums reizēm liekas, jā, mums tik daudz dara, mums nav laika paēst. Beigās, tad mēs esam izsnāvuši to savu enerģijas rezervi, vienkārši mums jau tās smadzenes arī nestrādā. Un tieši tāpatās arī ar izkustēšanu. Citreiz ir tā, ka, man liekas, man nav laika piecelties un izstaipīties un aiziet kaut kur un kaut kā izkustēties. Jo kaut kas notiks bez manis, vai es kaut ko palaidīšu garām, bet beigās, teiksim, mēs strateģiski pieejam un izdomājam, kādā veidā, teiksim, kā mēs kustamies, gan darba laikā, gan ārpus darba laika, kādā veidā mēs vairojam šo enerģijas kapacitāti, ko organisms var uzkarāt. Paldies! Ja ir kāds. Un apstāties ar nokuru pret sienu vienā apmiņā. Lapiņus rokā, lapiņu uzrakstīts viens, un atspiežamies pret sienu un vienkārši ierīnējam lapiņu pret sienas. Vienkārši ierīnējam lapiņu pret sienas. Lapiņu numur viens. Tagad paņemam lapiņu numur 2. Turam rokās. Izsēpties vidusgalos, izsēpt savu kaulu,
izsēpjat visus muskuļus un maksimāli augšas varat labi nodīt. Ieļņēm labi nodīt. Lielas katrā ziņā jūs redzat, kur jums katram ir potenciāls izaugt, kāds ir attīstības iespējas. Bet katrā ziņā šeit šis uzdevums patiesībā, tur ir daudz lietas, ko var skaidrot, bet viena no tām ir, cik patiesībā liela loma ir līdzcilvēkam, skolotājiem, treneriem, vadītājiem, kāds tas jūs pamudina vienkārši atcelties pirktulos, izsēstot mugurkaulu un maksimāli izstiep jūsu rokas. Es pateicu 3 elementārus lietas, un jūs paskatāties, par cik augstāk jūs pacēlāt šo te lapiņu. Tad katrs saprot pāri, ja pāris no šeit, tad ejiet pāri, meklējiet, kur kāds var paliek, tad izveidojiet pāri, noskaidrojot kā savus, iespējot arī tālu numuru nepastu, jo jums būs arī jāsazinās līdz 10. martam, tad iepazīstaties, kā jūs sauc, ar ko jūs gribētu iet vakariņās kopā, kāda vēsturiska personība. Viss tās lietas, ko cilvēki jautā viens otram iepazīstoties un noskaidrojot, no kurienes ir, ko dara. Grupā no 22 līdz 159 sarkanais signāls, lūdzu paceliet rokas. Paldies, ka jūs esat atklāti un godīgi. Tad no 160 līdz 179. No 180 līdz 209. 210 līdz 234. 235 līdz 269. Un korporatīvā sporta meistara 270, 320. Nav mums korporatīvie? Ir meistari. Piecelieties, lai kolēģi redz jūs arī. Jūs noteikti nākošajās kopijas. Varbūt, ja jūs katrs varat šobrīd uzrakstīt šo te tostu, ko par jums teiks 80. dzimšanas dienā. Vai otrs variants, kas man patīk mazāk, bet tāds arī nāk no oriģinālās darba burtnieces ir par kapakmeni, un kas ir iegravēts uz jūsu kapakmenes vienā teikumā. Kā jūs atcerās cilvēks un cilvēki? Nu, tas jau tās diezgan klasisks tostu teiciens, bet tad iedzesim uz nākamajiem 80. Tātad jūs atcerēsies kā cilvēku, kas dzēra? Atcerēsies kā optimistu, ja? Jā, lieliski. Paldies. Paldies jums par uzmanību. Tas, ko es gribētu, ka jūs arī 5 punktu skalā parādat un novērtējat, cik jums vērtīgi bija šī otrā daļa, kur 5 bija, jā, tas bija noderīgi un vērtīgi. 1, tas bija galīgi garām. 1, 2, 3. Paldies jums par vērtējumu, tad uz saredzēšanos nākošajā. Šis te divējādības, šis te duālisms šķiet sastopams ir uz katra soļa, kur vispār mēs saskaramies ar šo vārdu. Pirmkārt, personības kontekstā. Marģeris Zariņš, Zarģeris Mariņš, Zariņš vai Antizariņš. Lūk, tā viņš pats sevi dēvēja, ar to pasvītrodams šo te kaut kādu